Es atkos ar Instagram meiteni, es uzliku 2 litru plasmas pudeli. Viņa ieraugot aizskrēju stolti, uzliku sev sejas daudz pūderi. Vēl apūderēju savu smuko pūdeli, kad iznāca viņa ārā aizrijos ar nūdeli. Viņa ielēja glāzē man šņabi, nevis ūdeni. Tad vēl piedāvāja rozā lielu tableti un piedāvāja pasaukt meiteni atlēti. Tievu, maigu, seksīgu, jo redzu viņu reti, bet patīk viņai būdīgi restēti, jo tad viņai sanāk visi pirkumi lēti. Viņa, kad ienāca, iekārtojas krēslā ērti. Es iesaucos, ko visi tik ļoti mēmi, parādīju viņām savu pietukšo klēpi, pateicu, kad varu kļūt par salatēti, kad varu vēdrē ienest rasnu bēbi. Laidām uz kādu Rīgas klubu, tur meiteni ar milzīgu kupru un vienu lielu izlīdušu pupu. Pag, šis skan pa glupu, kroč pusnakti runāja ar podu, uz slolas vāka novietoju zodu, ejot ārā pazaudēju savu zelta zobu. Un atkal ar savām mečām kodu, novietojot vienai starp kājām roku, vēl neiedzīgi izpļaujot kādu joku. Tev starp kājām mazā daudz koku, viņa atcertu pļauku un ķēru lielu šoku, piedāvāju uzsaukt pienu ar moku, pēc tam pabarot ar kārtīgu keksu, nopirkt pūdeļu vai tā smirdīgu sasku, lai atcerētu šīs nakts burvīgo seksu. Rīt no pašrīta es atvēru acis, blakus nolicies smirdīgs klucis, neatbildot zvans no šefa ducis, no koridora skan balss. Kur tu spruksi? Vakar apsolīja man izmaksāt taksi. Ieraudzīju modelis ar tā ritīgu kroksi. Vai ar kājām mans mīļais tiksi? Es izņēmu no maka naudu bišku. Tev kabatās un makā bija stukata augšti. Man tagad jānopāk savu visādi našķi. Izmaksās man uz darbu, bļa, taksi? Nē, tu Instagram meitenei vēl raksti. Tagad vēl naudu no manis prasi. Labāk uzvelc ar mani zāles kāsi.